Tikai pāris mēnešus pēc oficiālās pirmizrādes mobilitātes izstādē Minhenē arī Rīgā tika izrādīts jaunās paaudzes elektromobīlis BMW iX3. Tas radīts uz jaunās Neue Klasse, jeb jaunā klase platformas, un ir pirmais sērija veida modelis, kas pārstāv BMW jauno dizaina valodu. Jaunais iX3 aizsāk arī jaunu BMW rūpnīcas kodu sēriju, un elektromobīlim piešķirts rūpnīcas kods NA5. Elektromobīlis aprīkots ar 6. paaudzes BMW e-drive tehnoloģiju. Tā ietver inovatīvas cilindriskas augstsprieguma baterijas un 800 voltu sprieguma sistēmu. Veiktspēja ir patiesi iespaidīga. iX50 X-Drive pilnā jauda ir 463 zirgspēku un pātrinājums līdz 100 km/h aizņem 4,9 sekundes. Vēl nopietnāk ir sniedzamības rādītāji. 108 kWh baterija spēj nodrošināt līdz pat 805 km sniedzamību, tā radot nopietnu konkurenci Mercedes-Benz jaunākās paaudzes elektromobīlim CLA. Ātrās uzlādes jauda sasniedz 400 kW, un ja vien izdotos atrast tik jaudīgu lādētāju, 10 minūtēs automašīnas bateriju varētu uzlādēt nākamajiem 372 km ceļa. Jaunais X3 ir arī pirmais BMW ar tā saukto panorāmas iDrive sistēmu. Tas nozīmē, ka aiz stūres rata vairs nav nekāda displeja, bet zem vējstikla iestrādāta pilnizmēra 43 colu plata ekrāna josla. Papildus izveidots arī 18 colu centrālais displejs, kura forma pastiepta uz vadītāju pusi. BMW X3 cena Latvijā būs sākot ar 70 000 eiro.